Viennozīmīgi no bērniem ar bērniem daudz tiek runāts, un bērni daudz runā par to, ka grib spēlēt, grib cīnīties. Var redzēt to, ka pietrūks tas azarts, tas, ko hokejs sniedz spēļu laikā. Pārējot no iekšējiem laukumu uz ārējo laukumu, mums apmeklējums ir 100%. Šoziem mēs varētu teikt, viens puika pa visu ziemu ir tikai slimojis. Un arī tur drusciņi tik. Tā kā, nezinu, vai āra laukumam ir kaut kāds liels mīnus. Es domāju, ka, ja ir šāds laiks ārā, tad ir ļoti labi. Vienīgais tad, kad bija tas lielais augstums, bet nu arī. Ja paliek apakšā zem ķīvērs cepurīt, tad ir viss kārtībā. Tas, man liekas, viņiem vienīgais prieks vēl tas, kas ir tagad palicis. Kad viņi var atnākt šeit paslidot, viens ar otru parunāties. Nav vienām pašām mājās pie kompjutera, pie datora jāsēž visu laiku, kad ir kaut kāda fiziskā aktivitāte. Tas ir ļoti labi. Nu, fiziskā tā grūti pateikt. Liekas jau, kad visu laiku uz viņiem skaties, tad to izaugsmi it kā grūti noteikt. It kā vajadzētu ar kādu salīdzināt, tad būtu vieglāk. Bet nu, sliktāk jau tas neko nevienam nav devis un nedod, ja viņi svaigā gaisā kustās, skrien. Es domāju, fiziskā viņiem jābūt. Ja viņi neslimo, tad viss kārtībā. Jaunākajiem, protams, tas ir daudz vieglāk adaptēties pret tām situācijām. Protams, skatāmies uz lielajām grupām, kur ir kādu 17, šī āra trenēšanās, tie apstākļi, protams, ļoti sarežģīti, un viņiem tas treniņu plāns ir ļoti smagnējs, bet mazākajiem, protams, šīs sajūtas ārā būt un trenēties, varbūt dažkārt tā ledus kvalitāte nevar nodrošināt tik augstu, kā, protams, ledus hallē, bet, paldies Dievam, ka vismaz šādā situācijā varam arī kaut kā trenēties. Es domāju, ka to mēs redzēsim tad, kad nonāksim atpakaļ pie normāla treniņa procesa, kad kaut kādas droši vien zināmas izmaiņas arī visā būs, jo trenēties iekštelpās normālos apstākļos, protams, ir vienkāršāk nekā to darīt šobrīd ārā. Kā jau minēju, kaut vai treniņa plāns ir daudz savādāks, varbūt pa 40 minūtēm tikai, un hallē tomēr tāpat fiziskā sagatavotībā ārā -20 grādos nekāda nevar būt tāda, kāda sporta zālē iekšpusē ziemas laikā. Es domāju, ka mēs visi esam ļoti lielās gaidās, kad varēsim atgriezties gan pie čempionāta, gan pie treniņiem. Iekštelpās arī vecāki, mēs redzam, nāk ikdienu klāt ar jautājumu, vai ir zināms, kad tas varētu mainīties, jo gan mēs, gan bērni, gan vecāki, gan visi kopā mēs ļoti gaidām čempionātu, lai būtu šī vēlme pēc sacensības gara. Un visos laikos ir vajadzīgs ne tikai treniņš, bet vajadzīgs arī šī sacensība. Bez sacensības tā interese, protams, ka pamazām var kristies.